Un gads tulīt cauri. Kādi bija tavi foršākie 5 cofas notikumi aizvadītajā gadā? Mans top 5 – lielie Lubānas Kimlaki, 1. jūnijas ar Kasparu Holmsu. Bijām ciemos pie Aleksa, ietestēt viņa jauno laivu. 2 reizes pēc kārtas priekš sevis atklāju burtnieku kopā ar Jāni Ribu un Kasparu Pukstu, un beigās ar Latvijas čempioniem 2 reizes pa vakaru pārsitu savu personīgo līdekas rekordu. Paldies, ka šogad bijāt kopā ar mani, gan manos YouTube video, gan TikTokā. Paldies par visiem labajiem vārdiem un ieteikumiem, ko atstājāt komentāros, bet lūdzu nerakstat debilus komentārus. Man nāksies tos nobloķēt. Neliels ieskats 25. gada TikTok un YouTube kanāla konceptā. TikTokā plus mīnus viss paliks pa vecam, centīšos likt 1, 2, 3 video nedēļā. YouTube video nedaudz mainīsies. Viņi paliks īsāki, domāju, ka vairs netaisīšu video garāks par 10 minūtēm. Viņu biežums būs arī 1, 2 video mēnesī, plus gan iemetīšu no TikToka kādu šortu. Vienkārši visam nepietiek laika. Nu, ko gan es makšķernieks varu novēlēt jums makšķerniekiem 25. gadā? Lai jūs pēc iespējas vairāk apraujat savu vizuļu, lai jums plīst auklas, kāti un spolas jūs pieviļ. Jūs atstājat vairāk zivjumā. Nu labi, jokoju. Novēlu katram pārsis savu personīgo rekordu jaunajā 2025. gadā. Labs ir, tiekās manos video un visiem laimīgu jauno gadu. Nesakas.